kamēr būtu prokurors, kurš ir sapratis. Jā. Vēl vienreiz tas pats jautājums, bet tikai caur šo kontekstu. Cik reizes prokurors paņem un izšķirsta lietu un meklē prokuroru, kurš pareizi sapratīs? Jā. Es nezinu, tāpat kā cilvēks skatos raidījumus, kas notiek Latvijā de facto vai nekā personīga. Un ja es redzu, ka sabiedrība ir sašutusi, vai žurnālists veids pētījumu un publiski sabiedrība pasaka, kā ne policija, ne prokuratūra neredz neko sliktu, es no rīta atnākot palūdzu tiešām, lai man izprasa lietu, lai es varētu iepazīties, jo mans bija uzstādījums tāds, vai nu mums jādod informācija sabiedrībai, ka tur viss ir izdarīts un viss ir pareizi un nozieguma nav, vai mums vajadzēja izvērtēt, ja mums nozieguma pazīmes ir, mums jāceļ tie lēmumi un jānodot izskatīšanai, izmeklēšanas iestādēm. Un to jūs izvērtējat? Pašķirstot lietu. Tieši tā. Cik ilgi jūs šķirstat vienu sējumu? Šajā gadījumā es neuzņemu laiku, jo, redziet, varbūt jūs tā lapas skaitat pēc laika. Es vērtēju pēc juridiskiem faktiem, kuri var ietekmēt kvalifikāciju. Un attiecīgi tieši tā, šajā gadījumā bija papīra dokumenti, viņi atsūtīja, es paņēmu šķirstīju, izlasīju, iepazinos, izvērtēju cietušo liecības sniegtu informāciju un uzskatīju, ka mums ir nepieciešams pārvērtēt. Un likums nosaka, ne es pats atcēlu lēmumu par izbēgšanu, ko bija akceptējusi ģenerāla prokuratūras prokurors, bet es nodevu ģenerāla prokuratūras attiecīgai pirmsties izmeklēšanas uzraudzības nodaļai, kur prokurors atkārtoti izskatīja lietu un atcēla un nodeva policijas iecirknim, neceros, kuram tur Rīgā, izmeklēšanai līdz galam, un šobrīd lieta ir tiesā.